Turpin izaicinājumu diena, kad Eglītis nav uzzīmējis krāniņu. Diena numur 99, bet tā bija vakar, tagad ir jauna diena klāt. Hei, esiet sveicināti, dārgie skatītāji, dārgie klausītāji. Es sveicināts Edgars Eglīti. Tādu uzrunu es sveicināts, saka Kristaps Petersonu. Petersonu Kristaps un Eglīšu Edgars atkal jūsu zilajos ekrānos, YouTube un visur citos. Šī mums ir sērija pēc kārtas. Man liekas, kaut kāds 180 vai kurā, ne? 183. ja nemaldos. Varbūt es to speciāli tev pajautāju, lai es jau zināju, ka būs daudz. Tas nozīmē, ka mums kaut kādā veidā vajag atzīmēties un palielīties skatītājiem un klausītājiem, cik patiesībā viņi visi to ir redzējuši, viņi visi to ir piedzīvojuši. Tātad mēs to kopā esam izdzīvojuši. Paldies jums par to. Jā, paldies jums par to. Parakstieties, pierakstieties, nospiediet laiku, ja ir iespēja nospiediet paldies podziņu, tur tādi, jā, var atbalstīt mūs ar visādām kāpēciņām un ko tikai ne. Tā kā par to mēs visu raidījumu laikā arī parunāsim, bet es saprotu, ka Fuck Ups tuvojās mūsu lielais. Fuck Up Nights Rīga pasākums 19. septembrī jau vairs nav nemaz te tik tālu. Mēnesis tikai jāsagaida tieši precīzi mēnesis, vai ne? Un bieži tirzniecība mums bezrindas.lv sāksies jau pirmdien, 19. augustā, tā kā visi tie, kas ir gatavi nākt zemajā startā, izķeram labākās vietas Splendid Palace zālē, jo mēs esam paziņojuši arī mūsu pirmo oficiālo runātāju, tātad oficiāli, kā jau es arī pagājušajā reizē teicu, tie plus mīnus jau arī būs mūsu šova bijušie viesi, un ar ko gan labāk sākt, ja ne ar Paulu Timrotu, kurš, man liekas, ja tā paskatās, YouTube ir mūsu skatītākā sērija, vai ne? Jā, man tā liekas, ka es diezgan droši varu atbildēt, ka jā, tā ir skatītākā sērija šobrīd YouTube, tā kā šis čalis būs arī Fuck Up Night. Nu, ko viņš var stāstīt Fuck Up Night? Viņš, man liekas, varētu katru Fuck Up Night uzstāties pa stundām divām, man liekas, viņam tik daudz ir ko stāstīt. Kaut gan nevar jau zināt, viens ir par citiem, tā kā mēs to darām, kaut kas cits jau ir par sevi mazliet, tā kā. Nu, labi, man ar to baigās problēmas nav. Es zinu, ka tev arī nav. Tu pats esi lieliski uzstājies Fuck Up Nightā. Bet, ir cilvēki, par kuri par sevi, baigi labs joks, tas par mani. Jā, Pauls noteikti tas nav starp citu droši vien. Es pieļauju. Tāpat mēs šodienas laikā iedosim arī jums iespēju vienam ielūgumam uz Fuck Up Nights uzvarēt vienu ielūgumu. Tātad tie, kas īpaši mums seko YouTube, jums būs šī iespēja. Es tieši tāpēc arī visus tos, kuri skatās TV4 šobrīd un arī gribētu nākt uz Fuck Up Nights, nekas cits jums neatliks, kā doties uz YouTube un sameklēt šovu 8 un mūs abonēt, un tur būs arī tāda īpašs notikums, kuru mēs mazliet vēlāk pastāstīsim, kā tas strādā. Un tad jums būs iespēja uzvarēt vai vinēt šos ielūgumus. Un tādus mēs organizēsim 5 pēc kārtas, 5 nedēļas pēc kārtas. Tā kā iespējas ir diezgan lielas, ja? Jo mūsu ir arī tikai 6 skatītāji. Tā kā lielākā daļa no jums dabūs ielūgumus. Viena no tādām karstākajām ziņām, ja paskatās mūsu YouTube komentārus, ir tā, ka cilvēki nezina, kā mums atdot savu naudu, kā viņiem grūti sūri nopelnīto naudu mums uzdāvināt, un mums šiem cilvēkiem vienkārši ir jāpalīdz. Un tāpēc mēs arī soli pa solim, jums arī tagad parādam, kur jūs ko varat atrast. Tātad šeit pirmkārt jūs varat atrast šo te saucamo leģendāro paldies pogu, ko jau Edgars minēja. Un kā redzat, tur var noziedot visu kaut ko un visādas labumus līdz pat 500 eiro. Tā kā tie, kas no jums ļoti, ļoti turīgi. Jā, kā saka, uzsauciet mums. Jā. Un vēl es gribu pateikt arī šeit to lielo sirsnīgo paldies Viktorijai, jo Viktorija ir pirmā vēsturē
šova 8 vēsturē. Viktorija, mēs tev sūtam salūtu, jā. Viktorija savukārt mums ir noziedojusi 5 eiro un veltījusi ķiploku alumu to. Tā kā mēs ar Eglīti noteikti kādā brīdī saņemsim šos 5 eiro no YouTube onkuļiem Amerikā. Viņi droši vien atvilks tur visādas nodokļus, bet tas nekas, tam alumu mēs piemetīsim, mēs aiziesim padzerties Viktorijai. Tieši ķiplokāli, tieši, jā. Tagad. Šitas ir jāliek kaut kādās smadzeņu failos, ka mums ir jādzer ķiploka alus par pirmo YouTube naudu. Grib vai negrib, garšo vai negaršo, neko nevar darīt. Nu, un te ir, starp citu, vēl viena ļoti lieliski iespēja atbalstīt šo 8. Te jūs varat doties uz to sādaļu atbalstu, kā šī droši vien tā kā viņi saka atbalstīt, man liekas, nezinu, kā tas latviski tulkojās, bet tad, ja jūs uzspiedīsiet uz šīs podiņas, tur jūs redzēsiet 3 atbalsta formas, jā, viena tāda lētāka, otra tāda nedaudz dārgāka, un trešā ir tāda ārprātīgi dārga. Un tas ir kaut kas, ko katru mēnesi automāts atvilks no jūsu konta par labu šovam 8. Tā kā tā. Tur ir visādi labumi, to jūs varat iepazīties. Tie, kas iestāsies mūsu ārprāta klubiņā, tos mēs vispār lolosim un rūpēsimies par viņiem kā par saviem bērniem. Inflācija, tas ir latvietim tik mīļa tēma, tik foršs vārds inflācija. Es nezinu, kāpēc vēl neviens savu meitu nav nosaucis inflācija. Inflācija Kalniņa vai, piemēram, influenceris Pēteris. Kaut kā inflācija un influenceris Petersons. Jā, inflācija un influenceri. Šoreiz pār inflāciju. Olimpiāda sasniegusi inflāciju. Skaties, kas notiek. Vērtīgākās nekā jebkāda ir medaļas šajā te bijušajā olimpiādē. Pēdējā Parīzē un zelta medaļa izmaksājusi. Un šis ir tā atšķirība ir vienkārši graujoša. Zelta medaļa apmēram 900 eiro. Ja? Sudraba, loģiski jau 440 apmēram eiro, bet bronza 12 eiro. Viņi ko? AliExpressā pasūtīja to medaļu vai kas tur bija? Vai kaut kādā, nezinu, Latvijā kaut kādā amatnieku tirdziņā iepirka kaut kādas tur bronzas ripulīšas, ko dot. Jā. Tā kā, jā. Bet Latvija pat ar bronzas ripulīšiem nav atbraukusi mājās, tā kā visi brauc ar nokārtiem. Iztērēja biļetēs vairāk nekā viņi būtu arī dabūjuši pat par zelta medaļu droši vien. Bet tas, ko es dzirdēju, ka zelta medaļā esot ielikts kaut kāds tur grams vai 2 grami no Eifeļa torņa. Tā kā katrā zelta medaļā esot ielikts kaut kas no Eifeļa torņa. Tātad, Eifeļa tornis ir vietā vēl tā kā laikam. Viena kāja nozādēta, tas tā bišķi iesādēts. Jā, cīnītot, viss ir kārtībā. Jā. Bet, es teiktu, no tāda viedokļa, protams, vienalga, vai viņi izmaksā 900 eiro, šī zelta medaļa noteikti ir ar tādu, vēsturiskāku vērtību, to, ka tomēr šajā medaļā ir daļa no Parīzes Eifeļa torņa. Tas tāds simbolisks droši vien stāsts, vai ne? Eglītis, ko pieminēja par medaļu inflāciju, man te ir jāpastāst mazliet par to, ko valdība plāno darīt. Valdība plāno apbalvot mūsu sportistus tomēr ar 10 000 eiro prēmijām. Un tas nekas, kad nesūtu medaļu neesi dabūjis. Tu esi atbraucis atpakaļ, neko neesi dabūjis, bet tevi tāpat valdība apbalvo. Man ir teorija tāda, ka viņi vienkārši bija jau tajā budžetā iedalījuši to naudu, cerot, ka atbrauks atpakaļ uz zelta, sudraba, bronzas medaļām, ka tāpat būtu jādod. Tagad domā, kā tā, mēs tagad ņemsim to naudu, paturēsim. Nē, viņi taču bija iedalīti. Vajag viņi izdalīt un tā tālāk. Bet, tieši tas, es domāju, tas ir apmēram jau tagad tāds stāsts palicis par to, ko mēs vienmēr esam smējušies par tiem pasākumiem, kur dod medaļas par piedalīšanos, jā. Tad es domāju, kā tas izskatītos tādās citās profesijās. Piemēram, Eglītis neuzstājas klientam prezentāciju, kaut ko sačakarē. Pofīgi, mēs viņam tāpat maksāsim. Varbūt pat vēl prēmiju iedosim, jo tā tas bija domāts. Es, piemēram, es nodzeru kaut kādu raidījumu, neparādu ēterā vai kaut ko tam līdzīgi. Kas? Sponsori tāpat samatās, kaut kā tam līdzīgi. Es tā iedomājos uz tādām citām profesijām, kā tas izskatās. Labi, tu tur aizbrauc, piedalījies, tu to valstī kā pārstāvēji, tad taisnība, bet, mērķis nesasniedzi, nav prēmija, tas taču būtu tikai loģiski, vai ne?
Nu, loģiski, nav rezultāts, nav prēmija, kāda prēmija, par ko tev prēmija, tā. Par piedalīšanos, tad katram, tas ir tāds bērnu krosiņš. Es jau pieļauju, tādās bērnu dārzos, tu vari iedot tās koka medaļas par to, ka viņš ir noskrējis, viņš ir ielicis tos pūles, tas nekas, ka viņš pēdējais ir. Viņam ir vismaz tā koka medaļa. Kas tev ir? Tu taču brauc uz profesionālām sacensībām, Vai ne? 2 sportisti. Tā kā brauc vai nebrauc, tad kāda starpība, ko sūtīt? Mēs arī ar Petersonu mierīgi varam atbraukt no Parīzes bez nevienas medaļas. Mēs pat nevarētu uzstāties tagad tā tā breakdance dejotāji. Tas ir mans favorīts vispār uz visiem laikiem olimpiādē. Kas tas tāds bija? Es varu iztēloties, kā es tur riņķot un kādas no malas izskatītos. Un es ekspektēju, ka man valdība iedos vismaz pārdesmit tūkstošus par piedalīšanu. Vai ne? Tā kā, kas tur 3 minūtes kaunu un pārdesmit tūkstoši kontā? Viss forši, tā kā normāli. Labi. Par sportu parunāsim. Gājiens ar zirdziņu, bet gājiens ar locekli. Šahā jauns gājiens. Jep. Skaties. Foršs uzraksts, tā kā virsraksts, Sūtīja lietotus prezervatīvus, Latvijas šahists sodīts par nepiedienīgu uzvedību. Kas ir foršs? Tieši konkrētais portāls to ir ielicis citi sporta veidi. Sadaļā citi sporta veidi. Tātad iespējams bez breakdance vēl nākotnē būs arī lietot prezervatīvu sūtīšana. Es negribu iztēloties, kāda notiek lietot prezervatīvu sūtīšanu. Tas ir... labi. Tas ir kaut kāds ļoti stingri vecuma ierobežojums. Kādā dārknetā šis čals dzīvo vai tieši kāda veida fantāzijas ar šaha figūrām notiek viņa galvā. Es esmu gan, protams, dzirdējis šo teoriju par to, ka šahisti, īpaši, jo profesionālāk, jo viņi vairāk tādi seksuāli nospriegotāki ir, teiksim, horny, angliski ir tas vārds. Es esmu dzirdējis šo teoriju. Tāpēc arī, piemēram, bieži vien viņi viens otru tur padara grūtus un draudzējās pa labi, pa kreisi un tā tālāk. Starp šahistiem ir ļoti liels kaislības. Tie, kas ir zinātāji, tie varēs apstiprināt. Bet šis čals pārsīt visu, jo viņš iet vis tālāk, man liekas, jo viņš 14-gadīgām arī tajā skaitā spēlētājām ir sūtījis neķītras vēstules ar pornogrāfiskiem materiāliem un tā tālāk. Un es tikai domāju par to, te arī Toms Lūsis mazliet sašuts ir par to, ka ir sociālos tīklos tur kaut kāda ir tāds čāls, kurš tur sievietēm uz ādas jakām ejakulē un vēl vis kaut ko, Un policija kā neko ar viņiem īsti izdarīt nevar. Un tas ir tas, kas man visvairāk satrauc, jo, piemēram, es iedomājos, man būtu 14-gadīga meita, un es redzētu, kādu čali tuvojamies, viņas ādas jakai, Es taču viņu nožmiegtu. Es viņu vienkārši nožmiegtu uz ielas vienkārši kā blakti. Un ko tad? Policija iesēdināt kuru? Kur tad viņi iesēdināt? Tieši tā. Tevi. Tieši tā, ko tu tur... Cilvēks nes uz bioloģiskos atkritumus maisiņā izvēlēt. Nē, kaut kas nav kārtībā ar tiem šāhu čaļiem. Atceries, te arī bija nesen skandāls, ka viens ar kaut kādu tur anālo vibratoru bija vinnējis, kaut ko viņam bija signāls sūtīt, tā kā kaut kas ar tiem čaļiem nav. Puļķis pakaļā iebāds, kas vibrēja, un tad viņam kaut kāds čomaks sūtīja kaut kāds gājiens tur vai kaut ko, es nezinu. Kā viņš tur moras zābets ar pakaļ sūtītā pasažierdziņš F1 B8 vai kā kas sēd un visu laiku. Tu zini, kāda iet ar savu zirdziņu. Ei, tu redz tāds gājiens ar locekli. Šahists saņemās. Var labāk. Es saprotu, ka mana balss LV ir uzsākusi jaunu iniciatīvu pēc kaut kāda pilsoņa, acīm redzot, iniciatīvas.
tiek vākti paraksti par to, ka Latvijā vajadzētu izvietot kodolieročus, NATO kodolieročus. Es nezinu, Eglīt, kāds tavs viedoklis par šo? Tas ir baigi dīvaini, izklausās jau baigi skarbi, kodolieroči un tā, bet latvietim vispirms kaut kā ar tiem vilcieniem vajadzētu iemācīties tikt galā. Latvietis nevar vilcienus uzbūvēt, nevar tur sakārtot, lai tur tos velo var novietot vilcienos. Nē, viņam vēl atombumbu iedos, viņš taču uzspridzināsies mērķeķis tāds. Viņš labi sūdz pats uzspridzinās, bet atombumbai tomēr diezgan liels rādījums ir, nonesīs viņš visu Rīgu vai visu kaut ko. Bet Latvijā jau ir kaut kāds, padomu laikos jau bija, ne, kaut kāds raķešu bāzes, kur tehniski varēja ievietot šitos visus tos. Tehniski, ka varēja, tā ir taisnība, tāpēc, ka mēs bijām, laikam, tas tālākais punkts uz rietumiem, uz to sapuvušo rietumu kultūru un sabiedrību, bet, bet laikam, nekad jau arī īsti reāli nav bijuši atomieroči Latvijā. Ko tie čaļi tagad atrada tur tos vecos bunkurus kaut kādos? Es tam citu kaut kādā esmu pat bijis kaut kādos tādos, braukās, tipat laķiešu bāzi, bet tur viss ir aizaudzis, tur, tur tāda pamest skrundas kāra pilsētiņa. To jau viss var atjaunot, un tā jau nebūtu liela problēma, bet tas, ka atomieroči, nezinu, es nebalsotu par tādu iniciatīvu, jo man liekas, ka lieki žvadzināt kaut ko vienalga. Tas nav prāta darbs. Lai tie, kam tur ir tās lielās ekonomikas un lielās kara bāzes apkārt, lai tad ietur, kā saka, darbojās ar to. Mēs mierīgi ar saviem sprunguļiem un dziesmām. Mēs atsatīsim pretinieku ar suitu sievām, kurš stāvēs uzkalniņā un dziedā un apdziedās pretinieku, apdziedās. Un viņš aiz kauru pagriezīsies un aizīs. Utainais. Apdziedās suicīvas tieši tā. Tainais tā. Tu te pieminēji Utainos un pieminēji atomieročus. Kurska tagad tā karstais punkts, vai ne? Tur gan bez atomieročiem vēl iztiek, bet, skatos, Ukraina tā kā bišķīt ir iešņāpus Krievijā kā ar gabalīgi, vai ne? Es domāju, viņi varētu tur tieši tāpat kā Krievi Ukrainā darīja, viņi tur varētu vienkārši izsludināt kaut kādu feiko referendumu, tur 5 Ukraiņi pateikt, ka viņas apspiež un ka viņi grib būt Ukrainas sastāvā un vienkārši paziņot, viss ir kaut kāda Kurskas republika. Tas būtu skaisti. Un visu. Tu atzīsti visu pasauli, izņemot Ziemeļkoreju un Krieviju. Jā, pareizi. Viss? Ļoti labs plāns, Eglīt. Es domāju, tev mierīgi vajadzētu šito ieteikt Zelenskim. Viņš pakatīt galvu. Kā es to nebija iedomājies? bet nopietni īstenībā tas ir ļoti interesants moments, ko šobrīd daudz analītiķi un arī kara analītiķi runā. Pirmkārt, kāpēc Ukraiņi to darīja, ko viņi ar to domā, kāds ir potenciālais, ko viņi ir izrēķinājuši, kāds varētu būt tas potenciālais iznākums un tā tālāk. Tas, ko mēs šobrīd redzam, protams, ir tāda, sauksim to, tāda diezgan veiksmīga kara stratēģija, bet mēs jau vēl nezinām, kā saka, to gala scenāriju. Jā. Mēs arī, tā kā šobrīd neviens arī par to nerunā loģiski. Kas tad tiem Ukraiņiem īsti ir padomā? Vai iet līdz Maskavai, vai kaut kur apstāties un kaut ko tiešām uztaisīt par savu republiku? Prigoršins gāja beigās. Iedīrs, viss pagriežās, es eju mājās. Jā, protams, ka tas ticamākais scenārijs ir tāds, ka viņi novērš vienkārši uzmanību, redzot to, ka Krieviem nav vienkārši vairs papildus tur nekāda iesaukuma, nekas tam līdzīgs. Viņi grib no tās fronts līnijas dabūt prom tos karavīrus un tad attiecīgi kaut ko atgūt, visticamāk. Bet kā tas notiks, vai tas tā notiks tādā, vai tas notiks pakāpeniski, viņi to jau arī nezina. Piemēram, Krievijā šobrīd ir runas par to, ka varētu notikt liels apjomīgs iesaukums atkal. Jā. Viņi vēl ir ko saukt? Jā, bet kaut kas jau vēl, protams, tur ir. Viņi jau skaitliski jau viņi ir ļoti daudz. Tā kā iesaukt tur vēl varētu štābeļiem gadu pēc gada. Es domāju, tam nebūtu problēma. Jautājums ir vienīgais, kas tā ir pa kvalitāti. kas tur tiek iesaukt. Jā, tur tāda... tā jau mēs redzam. Eglīs Petersona līmeņi, jā, tādi iesauktie, jā, tādi.
Nu, tik gudrs tur parasti neņem, bet tur ir vēl briesmīgāk. Nē, bet kurā gadījumā mēs novēlam Ukraiņiem izdošanos, pilnīgi noteikti, lai viņiem izdodas un gal beigās mums ir, kā saka, visiem kopā jābūt vienotiem Ukrainas atbalstā, lai viņi tur sasit un sadāvus tos utainos. Mēs te raidījuma sākumā teicām, ka cilvēki nezin, kā mums naudu noziedot. Mēs nezinām, kā mēs varētu naudu paņemt, vai ne? Es domāju, ka jāiet kaut kādos pētījumus veikt un tā tālāk, jo skaties, Nepulps atkal ir izsludinājis pieteikšanos 20,000 eiro vērta pētījumu veikšanai par Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem. Nu, principā, ieskaitiet man 20,000, es tā zvanu Petersonam, čau, klausies, tu panorām skaties? Nu, reizēm, labi, tā. Tu mīlis viesols skaties? Nē, paldies. Ierakstu tā. Viss pētījums ir veikts tehniski, ne? Jā, es pilnīgi tev piekrītu. Mūsdienās, man liekas, arī kaut kā tie standarti uz tiem pētījumiem ir ļoti samazinājušies. Ja? Un gal beigās arī visas tās summas, kas tiek tur piesauktas, es sāku domāt, varbūt ir jānodibina kāda pētījuma veikšanas kompānija, kaut kas tam līdzīgs, jo regulāri iknedēļas pētījumu. Valsts un pašvaldības ir gatavs vienkārši šķiesties ar naudu, gatavs vienkārši taisīt pētījumu pēc pētījumu. Tā kā, man liekas, te ir labs biznes, ja kas. Jā, tas ir labs. Bet šitas nekāds labais biznes nav. Skaties, 20,000 eiro vērts, nu tas nav, bet redzi, šitas nākamais, šis ir kaut kās 300,000. Vēlreiz 300,000. Un ko? Lai bērniem parādītu. Redzi, bērniņi, tā ir rupmaizīte. Ņem, ņem, ņem. To var ēst. Vārds sakot, lai bērns iepazīstinātu ar rudzu maizi, valdība piešķir 300,000 eiro. Es gribētu dzirdēt, ko saka tie zemnieki, kas audzē un kā saka, ražo maizi un piegādā to veikaliem. Es gribētu dzirdēt, ko viņi saka par šādu 300,000 kampaņu. Tas varētu būt ļoti interesants moments. Jo vai viņi būtu varbūt pat gatavi samesties tos 300,000 vienam skaistam pētījumam, kur mēs noskaidrotu, ne, bērni neēd rudzu maizi. Visticamāk, šis jau ir bijis, tāpēc, ka, redz, te jau ir, lai iepazīstinātu ar rudzu maizi. Tas jau vairs nav pētījums, tas jau kaut kāds pētījums sekas, tad pakluso, kāds jau ir izpētījis, ka, jā, sīkie nēd, sīkie savu junk food kaut kādu ēd, rupmaizi viņi nēd. Nu, vajag piešķirt. Tagad ir 300,000, nu ko, tad, es nezinu, sapērkās rupmaizi un brauc degustācijās. Nē, drīzāk es teiktu, pasūtam Eglītim PowerPoint pa 25,000. Eglītis teiktu uztaisīt pa 25 štukām. Un tad tu varētu braukt pa skolām un rādīt PowerPoint. Pat maizi nebūtu jāved līdzi. Jā. Nu jā, tā PowerPoint jau. Ja vēl labāk to varētu ielikt vienkārši YouTube'ā, kas grib tā skatās. Aiz maksas sienas. Tā kā, nu, ja jūs tā mākat saskaitīt kopā šos divus pētījumus, tie 320,000, kā Petersons teica, tas ir labs biznes, tas ir labs biznes. Kāds to ir izdomājis? Es gribu paskatīties uz to cilvēku. Kāds izdomāja, ka tā ir laba ideja? Ja mēs viņš sēdēja noteikti birojā, nu labi mājās sēdēja, domāja, hei, jā, tā ir pētījums. Un tad viņš to ielika kaut kādā formā, tur iznes cauri, dabūja cauri visādām iestādēm un tā tālāk, un tie pāri arī. Jā, šī tāds. Un tad viņi aiziet pie komunikācijas cilvēku, un komunikācijas cilvēks. Kā es šito pastu pārdošu sabiedrībai? Nē, atkal Petersons ar Eglīti gānīsies. Atkal mēs dabūsim sev sejā ar ābolu pīrāgu. Ar rupmaizi šķēli. Ar ābolu pīrāgu. Jā, ar rupmaizi kārtojumu tu dabūsi. Kādu ābolu pīrāgu? Tu ko? Tas ir par rupmaizi iepazīstināt bērnus. Pēcīgs neēd rupmaizi. Maizi zupu viņam dīmīgi. Tas būtu efektīvāk. Tu mierīgi varētu šitā te bērns pievērst rupmaizē ļoti ātri. Vai nu izsmērēt tev sejā, vai nu tu viņu norīsi. Dažbrīd es tiešām brīnos, par ko tiek maksāt nodokļi. Tevis piesauktais pagājušajā raidījumā tas stāsts par 165,000, kas tika iztērēti Vecrīgas tai vidas objektā. Es domāju, man jau tajā brīdī likās, pa to var reāli vienu moduļu māju uzbūvēt. 165,000. Tad es aizgāju apskatīties. Un
Tiešām, tu zini, tiešām, es pat domāju, ja tas būtu vēl kvalitatīvs tāds, bet viņš pat uz acī izskatās, uzsliec no vienkārši puļķiem, kāds, mēs vienkārši, varbūt es nekomentēšu, ja te droši vien par dizainu daudz man atkal noteikti pārmetīs un teiks, tu Peterson neko nesaproti, tas ir laikmetīgais dizains. Sūds tas ir, reāli, kantains sūds, tā kā Eglīts arī noprezentēja pagājušajā viņu 165,000, bet kas ir noticis pa šo nedēļu, Eglīt? Kas ir noticis? Kas noticis? Bērns kājas salauzis, izrādās, ka tās šūpols ir kaut kur tik sūdīgi uztaisīts, ka tur kaut kādā veidā, var sakot, kaut kāda meitene ir salauzos abas kājas, nezinu, cik nopietni, man jau, protams, sādās tur, zin, tā kā Happy Tree Friends kaut kā tur vaļai ložu un viss šitais. Bet to es tā iztēlojos, bet fakts kā tāds, iedomājies, un es pēc tam redzēju, ka tie hipsteri kaut kur tur internetā kaut ko tur, tas, un televīzijās arī, tas jau tur mākslas objekts, un viens tur saka, ka kur var ar iespēju kaut kā piedzīvot savādāk. Dizaina objekts, kuram ir vienkārši klāt pielikt šī iespēja kaut kā viņu pieredzēt savādāk. Es domāju, ar ko tu runā vispār? Bērnu funkcija ir šūpols, jāšūpojās. Viss. Viņš nedomā par mākslas objektu. Jā, es arī par nedomāju savādāk pieredzi kaut kādu savādāk. Tu tā kā dzer alu, bet īstenībā vajadzēja no apakšas viņu dzert, nevis no augšas tur kaut kā tā. Tu nolējies tagad cūku. Labi, bet atpakaļ pie tām šūpolēm. Esot arī viens pieaudzis cilvēks sasīts tur galvu, un tur gan mūsu mērs Vilnis Ķirs ir meties atvainoties. Jā, ka tas esot tā noticis un tā kā. Bet viņš jau neatvainojās arī tā. Viņš arī meitenē atvainojās, par tām salauztām kājām. Jā, es jau domāju, tas jau būtu vispār kaut kas ļoti krūts. Tur meitene kājas salauz, pofīgi. Kolēģis no jaunās vienotības sasita galvu. Gan jāatvainojas. Labi, viņš laikam atvainojas visiem, kas ir kād Rīgā nokrituši un sasitušies. Tas skaidrs, jā. Bet... man reāli tas, jo tad, kad vēl nebija atvērts, tur kaut ko tur cēla, es biju Doma laukumā tā kaut kādā laikā. Un es domāju, skaidrs, tur kaut ko būvēja, kaut ko raks vai kaut ko, tā aizstāta kā apkārt, zinu, kaut kāds būvlaukumam, kaut kas tāds. Izrādās, tas ir tas vidas objekts, jēziņ. 165,000, un vēl tie hipsteri tur kaut ko taisnojās, un kas tikai ne, un... Sūds pilsētas centrā. Pie tām tas ir domāts vēl tikai 2 mēnešus tur stāvēs. Un tagad tas ir nosaukts, tā šūpols tagad tiek apstādināts un tā šūpols nosauc pa soliem. Problēma ir atrisināta. Nosaukt Viļņa ķiršu vārdā. Viļņa ķirša dabas objekts. No ķirškoka. Dabas mazmājiņa. Lai darbojās, apsveicam. Un, ja jūs vienīgi nākošais veidojat kaut kādas dabas instalācijas, tikai atcerieties to, ka bērns ieraugot šūpols domā, ka tās ir šūpols, nevis laikmetīgas mākslas sūds. Šitas ir pēdējais stulbums, ko es varu iedomāties. Tarakānu smadzenes. Rīga dimda. Kas to Rīgu dimdināja? Paši ļaudis jau vien dimdināja, jo ir Rīgas pilsētas svētki. Izrādās šajā nedēļas nogalē tie, kas varbūt nav pamanījuši desiņu smaržu un alus smaržu visādos parkos un skvēros. Tad jūs zināt, ka Rīga svin svētkus kā vienmēr ar desu un alku klātbūtni. Jā, visādiem pasākumiem, kurus es nevienu neapmeklēšu, jo man tehniski sanāks pabūt citas pilsētas. Izrādās tur arī tieši tajā dienā, kad es tur būšu vienu dienu, tad tur arī ir svētki, un tas ir brocēni svētki. Cementu svēršana, cementu... Labākās receptes no cementa, labākās skulptūras no cementa, gardākie kokteļi no cementa. Jā, Rīgas svētkos es saprotu, ka tas būs Vilnis Ķirs, kurš droši vien iešūpinās Rīgas viesus īpašajās šūpolēs. Jā. Katrs trešais var uzvarēt traumu vai kaut ko tam līdzīgi.
Laimētā ir vēl viss. citu aktivitātes ir, kas man ļoti patīk. Renārs Zeltiņš tiešām ļoti atraktīvi un tiešām forši ir Instagramā reklamējis krastu mačus. Jā, tātad tiešām paņēmis visādas pasaules mēmes tur un visādas dīvainas notikumus un, kā saka, tur veidojas viņiem turpinājums. To var apskatīties, ja kādam interesē. Tiešām ļoti foršas idejas. Es vienmēr priecājos par Renāru Zeltiņu izpildījumu. Tā kā tā. Krasta mači arī. Tā kā tie, kam sirdī basketbols, var noteikti, kā saka, pieteikties. Nezinu, vai tur vairs var pieteikties, bet skatīties to viņi noteikti var. Jā. Nezinu. Tas atkal nebūs pārāk skaļš pasākums, jo Rīgā jau ar tām basketbola spēlēm kaut kā neiet. Skaties, Geto Games tur visu laiku kaut ko tur karo ar. Tagad es domāju, Geto tās Grīziņu kalnu biedrība bēdīgi slavenā varētu pārvākties pie krasta tuvāk un čīksēt, ka visi baigi skaļi, visi pa skaļu, visu, mēs nevaram gulēt terors pret mums. Rīgas pilsētas svētki jau notiek reizi gadā noteiktās dienās, un es domāju, tajās dienās cilvēki jau ir sen ieplānojuši tiem, kas dzīvo blakus kaut kādām skaļākām vietām viesošanos pie saviem lauku radiem vai kā tam līdzīgi. Tā kā, jā, braucams momentu svētkiem. Tā kā, tur, kur Eglītis brauc. Patīk cementā. Dimu cementā, augu cementā. Jā, patīk. Jā, mums noteikti būtu arī pienākums pareklamēt Dona koncertu, jo Dons uzstājas lielajā Daugavas stadionā. Uzslietas jau ir tur viss un pabeigti visi darbi. Atliek tikai tagad iet uz koncertu un izbaudīt. Un Šeku Reku koncerts arī ir klāts. Jā, tā kā viss. Jā, viss, kad jūs šo skatāties televīzijā, koncerts jau viss notiek, viss ir kārtībā, Dons jau ir uz skatuves, jebkurā gadījumā varbūt vēl varat paspēt kaut kur ātri aizskriet, kaut kur šaubos, diez vai. Jebkurā gadījumā, jā, Dons arī uzstājas un droši vien skatīsimies, kā viņam tur būs gājis. Noteikti pilnu stadionu būs sapulcinājis. Bet iedomājies, kaut kas notiek, kaut kāds, es pat nezinu, Dons iziet uz skatos un vai nu es vai viņi ir sajaukuši datums, neviena nav. Un viņš tāds paskatās kalendārā, bļāviens, cimtajos brocēnos svētki. Neko, Dons pako ķepeles, bet pako peķeles un dodas uz brocādiem dziedāt dziesmas tur. Atzīsties mīlestībā cementam un tā tālāk. Nu labi, es domāju, ka tas ir tas, kas jums ir jāzina par Rīgas svētkiem. Pilnīgi noteikti. Tā kā apmeklējiet, izbaudiet, priecājieties, ierakstiet komentāros, kā jums patika. Tas mums ar Eglīti arī gribētos saprast no jums, jā, kā jums Rīgas svētki patika, un varbūt nākamajā reizē mēs šo to arī no komentāriem nolasīsim. Ir arī mums tādi vietēji konkursi, kā mēs ar Eglīti organizēsim jums Fuck Up Nights iespēju iegūt ielūgumu 19. septembrī, man jau jūku, es visu laiku gribu teikt decembrī, bet ne septembrī. Aicināsim jūs uz pasākumu Fuck Up Nights Rīga. Tāpat arī Air Baltic ir izsludinājis arī konkursu. Viņi grib nosaukt savukārt savus lidmašīnas dažādu pilsētu vārdos, un ne tikai Latvijas pilsētu, jo viņi tā ir tagad, saprotu, viņi starptautiska kompānija, laikam. Bet, tā kā visas Eiropas pilsētas var tagad izvirzīt un, kā saka, tur un balsot. Cilvēki var balsot. Un tā nu ir noticis, ka starp visām šīm pilsētām ir arī tāda Igaunijas pilsētiņa, kas ir slavena un pazīstama ar to, ka tur savulaik ir bijusi cementu rūpniecība, un arī, man liekas, tagad tā ir cementa pilsēta, tā viņa arī saucās. Un tā kā tāda Igaunijas brocēna, to var iztēloties, ja? Starp citu par brocēniem. Es esmu no brocēniem. Man klases biedru čatiņā, tad, kad šitā ziņa parādījās, arī jau panesās, davai jābalso par brocēniem, lai tie ārzemnieki izmežģīja mēli, izrunājot šitādu nosaukumu. Un Igaunijā šī pilsēta ir ar nosaukumu Kunda. Kunda. It kā... Kunda. Nekas jau traks. Kunda. Un tad, tagad Air Baltica...
Air Baltica tagad izziņo šo konkursu, un ko viņi redz? Viņi redz, ka igauņu pilsētiņa Kunda kļūst maktan populāra Čehijā. Čehijā. Kāpēc Čehijā? Tā pilsētiņa ir savākusi jau pār pat 10 000 balsīm, un šie brīnās, viņi domā, baigā aktivitāte, un nevar saprast, kāpēc tā. Un tad izrādās, ka čehu valodā Kunda ir peža, un čehi ir sāktivizējušies balsošanā, lai Air Baltica varētu vienu no savām lidmašīnām nodēvēt sieviešu ģenitāliju vārdā. Tā kā, lūdzu, arī mēs, latvieši, balsojam par Kundu, lai visas Air Baltica lidmašīnas sauktos Kunda. Tad tās visas būtu lidojošas čožas. Čožas lidojas, kas tur lido? Čožu, vienīgi skaties lidmašīnu. Nē, tā ir Air Baltica čožu lido. Ej, tu noš. Lidojošās sieviešu ģenitālijas lidmašīna. Es apsveicu Air Baltica. Tā kā es pieļauju, ka jūs jau arī daudz citas visādus vārdus varat. Piemēram, es zinu, ka somu valodā mauka ir garšīgs, jā. Un dirsa ir uzbeku valodā kaut kāds vārds, kas ir pilnīgi normāls vārds. Tā kā jūs, kā saka, mēs varam arī izsludināt, ja vajag aptauju, un mēs jums varam palīdzēt visādas, kā saka, tur vārdus uzģentēt, nekādu vainu. Tā kā, jā. Piedalāmies Air Baltica konkursā un balsojam par Kundu visi. Kundā skolā kādreiz man mācīja par tādu kaut kādu tipu padomju varonis, kas viņš bija lielajā tēvijas karā, kā viņi to sauc. Jakobs Kunders vai kaut kāds. Kunders. Tas arī tā Čehijā noteikti populārs čals. Jānis Pežuls. Sāc vietējais, tev kara vadonis. Kā, tur baigi apsauks, un tā kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir, jā, un iedomājas visi iet par dzimtenī, par Pežuli, urā! Jā, mums jau arī, kā saka, mākslinieks dzejnieks Ojārs Vācietis, vai ne? Uzvārds Vācietis, es nezinu, kā viņam tur padomju savienībā bija ar tiem, kā saka, cīnījās jau pret vāciešiem, jā, un tad... jā, bet viņš jau bija vācietis. Bet tik un tā, ja kāds taču pārtulkoja, saprat, čāls vienkārši... Kaņešana, tāpēc jau es arī esmu Jolkins. Tāpēc es ar skolā visu laiku biju Jolkins, kāds iztulkoja manu uzvārdu. Ja tālāk, jo mums arī ar Porziņu jauno draudzeni izrādās ir kaut kādas neskaidrības latviešu valodā, un mēs ar Eglīti esam nolēmuši šīs neskaidrības jums kliedēt. Jā, es esmu reāli pasamaitāt šīs jaunkundas vārdam Sūki Hol. Jā, Sūki Hol. Tā kā Glory Hol, tā kā Sūkā, tā kā viss kopā saliekot. Tā. Latvijas valodniecībā, ja īstenībā ir jau aizņemts šis angļu termins, teiksim, ir rimming, ja, tad tas ir savilkts kopā. Tas ir savilkts kopā vienā personā. Okay. Jā, mēs, protams, nesmējamies par cilvēkiem, jo, vārdi ir vārdi, bet šajā konkrētajā gadījumā cilvēkam paveicās. Tas, mēram, zin kā, tu atved mājās meiteni no citas valsts, un viņi arī, tur ir, nezinu, es pat nevaru iztēloties, kāds viņai varētu būt vārds uzvārds, bet tu viņu stādi priekšā ģimenē. Jā, viņa kungi. Tu viņu stādi priekšā ģimenes pasākumā. Jā, teižu. Un tā šī mana draudzene. Jā, nolaida bikses. Tā, un viņi vienkārši tā meksikāņu valodā tā ir. Ko tu vari darīt? Viņi ir, tur es nezinu, Marta Petersona. Bet,
Bet skuķim reāli nepaveicās, klausies, viņš vienīgā valsts pasaulē, kur sūkī varētu izraisīt tādas smīniņas tādiem večiem kā mums, jā, vispār šīs valsts iedzīvotāji noteikti sūkīs, un sūkija izklausās stipri divdomīgi. Nē, viņi tieši no tās valsts sapinās ar vienu čāli un atbrauc. Sūkī holi ir iesūkāja Latvijā. Nu jā, tā ir, mēs varbūt pa daudz skatāmies to Railī Rīdu, varbūt tāpēc... Vajag atmest to, jā, tad mums arī, kā saka, nebūs tāda muļķīga jautrība par šo visu. Bet, ko darīt? Apsveicam Kristapu, to, kurš porziņģis ar jaunu draudzeni, lai izdodas, lai, kā saka, tālajoši plāni un daudz bērnu. Tā, daudz naudu. Jā. Pagaid, zini, ko? Es jāpadomā, kā varētu to biļeti izspēlēt. Palīdz man izdomāt. Es neesmu izdomājis vēl. Es zinu, ka tu neesi. Es tāpēc tev palīdz man izdomāt. Ko mēs varam likt viņiem darīt? Un pirms mēs ķeramies klāt šīs nedēļas mūsu ar Eglīti skaistākajiem virsrakstiem, kurus mēs esam atlasījuši, mūsuprāt tādiem asprātīgākajiem. Tomēr gribētos izsludināt to konkursu uz vienu biļeti un vienu ielūgumu Fuck Up Nights Rīgā apmeklēšanai 19. septembrī. Tas notiks Splendid Palace Rīgā 19.30. Un tie, kas nezin, kas ir Fuck Up Nights Rīga, es pavisam ātri izstāstīšu. Tātad ir 4 profesionāļi, kuri sadūšojušies ir uzkāpt uz skatuves un pastāstīt par to, kā viņiem profesionāli negāja. Un šajā reizē mēs izsludinājām vienu pirmo oficiālo runātāju. Šajā nedēļā tas tika izsludināts. Mēs arī esam pieminējuši viņu šajā raidījumā. Bet tas, kas jums ir jādara, jums ir šobrīd komentāros YouTube'ā jāieraksta, kas tad ir pirmais oficiāli izsludinātais runātājs. Tad vienkārši komentārā jānorāda viņa vārds vai viņa vārds un uzvārds, šī runātāja vārds un uzvārds. Un jūs jau automātiski piedalāties konkursā. Nākamajā reizē mēs jūsu acu priekšā izlauzēsim to, kurš tad uzvarējis būs pirmo biļeti. Jā, ok. Un, ko es gribēju teikt, jā, un tie, kas skatās TV4 mūs, tad, ziniet, jūs arī varat piedalīties šajā konkursā. Jums jāpaņem marķieris un televizorā uz apakšējās daļas jāuzrakst jūsu prāt pirmā runātāja. Tad, kad raidījums beidzās, nodzēsiet. Jā, labi. Jā, bet, ja Eglīts pilnīgi nopietni, kāds varbūt to tiešām darīs, bet tad, ziniet, ka labāk nedariet to, labāk ejiet uz YouTube, atsameklējiet tur šovu 8 un abonējiet šo kanālu. Lūk, virsraksti. Man uzmanību piesaistīja Igaunijas pirmā lēdija rotājas ar austkariem, kas darināti no veciem Bolts tādrāžiem. Tarām, protams, ka man vienīgais, kas nāk prātā, es to vizualizēju, iedomājos kaut kā šitā, jā, tā kā reāla dāma ar 2 veciem boltiem, katru savā ausī. Jo. Tāda virsraksti, jā, rotājs, kas darināti no veciem Bolts tādrāžiem. Tas ir tiešām ekskluzīvas rotas, esot roku darbs, tapušas no Bolts skrējritiņu alumīnija rāmjiem. Katras rotas tapšanai dizainers vispirms rāmju atbrīvoja no tās zaļās krāsas un pēc tam sagriez metālu, veidojot dažādas rotu lietu detaļas. Tā kā mēs jau arī raidījuma sākumā minējām par tām Parīzes olimpiskajām zelta medaļām, ja, kur ir iestrādāts Eifeļa tornis. Tā kā Eglītim īstenībā laba ideja varētu būt arī šādi mazi. Īstenībā, ja viņi būtu, tiksim, tādi mazi, tādi skrējriteņi. Īstenībā tās būtu diezgan interesantas rotas, kuras tehniski varbūt tādi ritentiņi, kuras varētu pagriezt vēl tā. Jā, un varbūt vajadzētu, pirms tu liec ausī, tev vajadzētu arī aplikācijā uzspiest sākt valkāšanu. Nebūs jau tev pavēlt nekas boltā, vai ne? Tā kā, un tad vēl tiem auskariem, domā, šeit es varētu tagad apsēsties, iedzert kafiju. Un sūdi tev rāda, ka tu esi ārpus zonas, vai, piemēram, es biju tādā, patālāk no Rīgas un paņēmu boltiņu, domāju, braukšu vēl kaut kādu 2 kilometru. Sūdu, viņš man neļāva braukt, viņš teica ārpus zonas, viņš vienkārši apstājās. Arī tu ar tiem boltā uzskariem, ja tu ej tagad kaut kur, un pēkšņi tu vienkārši lēnāk. Tev nav tiesības iet tālāk, ja ne, mēs tev iesūtīsim pakaļ policiju. Jā. Kaut kādam līdzīgs. Nē, bet ja nopietni mēs runājam, es īstenībā savam čomam Martinam Villigam no
vienam no Bolt izveidotājiem. Es gribētu viņam īstenībā ieteikt šo ideju, ka aizsūtīt šo bildīti, ko to Eglīte es uztaisīju, un teikt, uztaisi lūdzu šito te, teiksim, 20 reizes mazākus tos tur, un tu redzēsi, ka baigi forši augstkā ar sievietēm, kā aksesuārs varētu dāvināt. Lūk, stilīgi. Jā. Es nestādies priekšā. Iekarīt viņas kaut Es nestādos priekšā nevienu dāmu, gribētu zaļu auskā, zaļu un stāvrāzu ausī. Nerunā par dāmām mūsu vecumā, runā par hipster dāmām, kas ir 20 gadnieces, kas iet uz Tallinas kvartālu dzer to kaņepju alu. Dāmas runāja. Jā, vai ne? Skaidrs, ne. Tās varbūt, jā. Boltā arī strādā sievietes darbinieces. Viņas varētu tādā veidā arī promotēt savu uzņēmumu. Viņiem ir pienākums vai un Igaunijā jau vispār, gala beigās gan jau šī Igaunijas prezidents sieva arī izvēlētos šādus te auskars. Izvēlētos. Mums ir nākamais virsraksts un izrādās Rinkēvičs nonāk policijas redzeslokā. Tāda ziņa ir parādījusies portālā tautarunā.lv. Es pirmo reizi laikam arī par tādu portālu dzirdu, ka tik nav arī vēl droši vien kājmāja.lv. Šī pat ziņa ielikt un visādos pārējos kaktus portālos. Šis jau ir, es te varu izgaismot tautarunā.lv vai tautārunā.lv. Mēs diezgan regulāri, jo tas ir NRA kaut kāds apakškantors, kaut kāds sadaļa. Tā dzeltenās lapas, kaut gan NRA jau pat dzeltenā lapa, bet labi. Jā. Tāda, zin, tā vispār, kur viņi var likt iekšā pilnīgi full retārdi kaut kādas ziņas un teikt, ka es dzirdēju tautā runāt, tāda trolai busā pēc šitā, vai ne? Tā kā izlasot virsrakstu Rinkēvičs nonāk policijas redzeslokā, tu esi tā, paga, kas notiek vispār? Ko notiek? Ko Rinkēvičs izdarīja? Kas bija stāvdrās nospēja? Kas tur notika? Es tā arī neesmu atvērst to rakstu. Viņš arī te nesot brauc, viņam līdz, protams, apsārdz brauc, vai ne? Un tad kaut kāda policijas, kaut kāda mašīna, tur viņš tā kā vērojusi un skatījušies, un tie policisti noteikti brīnījušies, kas tur ietāt, kaut kur redzēts, kas tas kaupers? Kaut kur redzēt, Labi, kāds beidzās, viņiem piesējās, vai kas tur notika? Nē, nonāk redzeslokā un tautā runā.lv žurnālists, kas notiek. Ir žurnālists ar izglītību, ir vērojis, kā policisti vēro prezidentu, braucam ar velosipēdu un izdomājis, ka par to ir jāuztais raksts. Man patīk tas, kā Rinkēvičs arī tajā Instagramā ir mazliet pajokojis par šo visu rakstu un uzrakstījis, ka nestraucieties, es visu laiku esmu militārās policijas redzeslokā. Vai ne? Ļoti labi, tieši tā. Lai kas, bet es esmu visu laiku redzeslokā. Ļoti labi. Ejam tālāk. Krievija. Krievijas ziņas, jā. To galvā sajāto valstu vadītāju ziņas. Ziemeļkoreja no Krievijas saņēmusi 447 kazas. Kas? Slasu vēlreiz. Ziemeļkoreja no Krievijas saņēmusi 447 kazas. Iedomājies, kā tur tas pelmenis, tas Kim Čenirs tur vēlas vajadzētu baigi, viss jau mums ir baigi saši, visi valstī, viss ir forši, visi saule, es saulē atļauju katru rītu uzlekt un katru vakaru ļauj viņai norietēt un tā. Kaut kas pietrūks pilnai laimei, kaut kas sirdsmieram, kaut kas tautas labklājībai, ne viņa. 447 kazas, kur lai tabu? Neviens jau ar mani nedraudzējās. Jā, lūdzu, ir Krievijai. Krievija domā, jā, es pilnīgi pieļauju, ka šeit patiesībā Krievija jau nesūtīja 447 kazas. Viņi sūtīja 500 kazas. Tikai 53 atņēmās pa ceļam. Un tikai 447. Nospēru viņu. Tikai vedēja apēda. Tikai 447 nonāca galā, jo tas skaitlis pats par sevi ir kaut kāds mazliet dīvains. Bet es vairāk domāju par to, kā vai šis darījums ir noticis kādas starpvalsts diplomātiskās apmaiņas rezultātā vai kaut kā tam līdzīgi, jo es apmēram iztēlojos, ka diplomāti gatavo tādus. Tad jūs mums palīdzēsiet ar munīciju, tad jūs mums palīdzēsiet ar
miljonus patronām, tur tādus un tādus uzraksto modeli, gādu ražošanas un tā tālāk. Un mēs pretī par to jums 500 kāzas. Arī uzrakstā. Tiešām, jā, nosūtīšanas datumu, visu tā. Es aptuveni iztēlojos, kā tas diplomātiski izskatās. Un ko jūs gribētu pretī par munīcijām? Vai jūs gribētu naudu, kādā valūtā vai kā tam līdzīgi? Un Kim Čen-uns klusi tā. Es gribētu kāzas. Ko lūdzu? Ko vai mēs varbūt pārklausījāmies, tā kā Eglītis pārlastījās, jā? Kāzas. Man pietrūkst kāzas. Manam ganājumam. Man tur tāds kalniņš ir. Un tur aug zālīti, un es iztēlojos tur no rīta, ka es izēju, un tur ir kāzas. Man vajag kāzas. Tā kā mēs atstājam jūsu skatītājiem, klausītāji ar šādu domu galvā. Ja? Kim Čen-una, kāzas, rīta saulītē, pļaviņā ganās, un viss no Krievijas. Nu, dziedamais nodziedāts, dziesmiņa galā. Pasakai šajai ir gals klāt. Vasara ir gandrīz galā. Jāsāk čīkstēt, ka rudens nāk, vai ne? Jūti, jā? Paliek, jā. Es jūtu, man zem tilta paliek, jāsāk vēju vilkt uz krustiem un viss šitās nelaimes un tā kā. Nu jā, vēl viena nedēļa ir paskrējusi. Tā, ceru, ka jums tā bija baigi foršā. Atgādinu pierakstīties, parakstīties, pateikt paldies, uzsaukt ķiplokālu, abonēt mūsu šito te ārprātu. Visu to jūs varat mūsu YouTube kanālā. Visi televīzijas skatītāji mierīgi ar mārķieru apakšā komentārus uz TV apakšējās daļas. Vēl es varu uzaicināt, protams, nākamajā nedēļā doties uz tādu vietni, kā saucās bezrindas.lv, sameklēt Fuck Up Nights Rīga pasākumu un iegādāties biļetes, jo mums tieši biļešu tirdzniecība sāksies nākamajā nedēļā. Tātad tie, kas ir palaiduši garām, šovas 8 organizē Fuck Up Nights Rīga pasākumu 19. septembrī, un arī jums iespēja vinnēt šovā 8 būs vēl ieejas kartes un biļetes. Tātad, ja mēs atgādināsim pavisam īsi, kāds tad ir šīs nedēļas uzdevums, jums jādodas uz YouTube un zem šī ieraksta ir jāuzraksta, kuru tad mēs izsludinājām oficiāli kā pirmo Fuck Up Nights Rīgā runātāju. Un tie, kas izdarīs to, tie piedalīsies izlozē nākamajā reizē. Mēs paziņosim uzvarētāju. Lūk. Nu ko, lai jūs uz Cementu svētkiem, vai uz Rīgas svētkiem, vai vienalga, kur jūs dodaties, lai jums izdodas, mēs gaidīsim jūs atpakaļ pie TV ekrāniem, pie Spotify pēc nedēļas, vai ne?